Čau, labi būt atpakaļ vēl vienā podkāstā. Šodien nav par futbolu, šodien ir dziedātāja kapteini Reini. Čau. Un tas šodien būs gan futbola jautājumi, gan par tavu mūzikas karjeru un visu kaut ko uzsāksim futbola jautājumiem. Tagad ir futbola podkāsts. Nu, labi, mēģināsim. Tā sāksim viegli. Kas tavs mīļākais futbola klubs? Oi, es nezinu, vai man mīļākais futbola klubs Skonto. Skonto. Tas jau ir. Jā, Skonto labāks par Manchester United. Jā. Šitā nē, šeit mans mīļākais klubs. Ja tev samaksātu futbola klubs, tu spēlētu tur, ja tev maksā tā normāla alga? Es nezinu, vai es skraidītu kā visu laiku. Es galīgi neesmu futbola cilvēks. Bērnībā varbūt bišķi tur kaut ko spēlēju futbolu, bet tā pārāk. Man basketbols vairāk patika un floorbols un kas man vēl. Skateboards, protams. Jā. Un, ja tev paprasītu liels futbola klubs kā Manchester United uztaisīt dziesmu, bet par brīvu, tu to darītu? Droši vien. Es nezinu, vai viņi droši vien, ka maksātu, bet es jebkurā gadījumā uztaisītu, jo vienam futbola klubam es esmu taisījis dziesmu Riga United. Jā, ir gadījies. Un sāksim ar ko jau daudz tā prasa, bet kā radās vārds kapteinis Reinis? Kapteinis Reinis, pilno stāstu es īsti publiski nevaru stāstīt, jo man tad iesūdzās tiesā, man jau draudēja. Man bija viens sadarbības darbs ar šīs dziesmas kapteinis Reinis veidotājiem. Pēc šīs sadarbības, pirms šīs sadarbības es domāju, ka es tur taisīšu, būšu tikai producents un taisīšu priekš citiem un kaut ko mēģināšu ārzemēm izsties un tā. Bet pēc šīs sadarbības es domāju, ka man jāuztais kaut kas latviešu valodā, kaut kas, kas pašam patiktu. Jo man ļoti nepatīk vienkārši ļoti daudz, kas latviešu mūzikā notiek. Ir tādi, kas vienkārši par to diršās, ka tev nepatīk, bet man tāda filozofija, ja kaut kas nepatīk, tad vajag izdarīt labāk. Tāpēc es nolēmu uztaisīt tieši tā, kā man patīk latviešu valodā. Okay. Kurā brīdī saprati, ka mūzika būs vairāk nekā hobijs? Oi, tu jau ļoti, ļoti sen, es nezinu, 6-7 gadi. Es atceros, tā, kad es atceros, man liekas, man bija 6 vai 7 gadi, kad es dzirdēju Julio Gangsta's Paradise pa radio, un tad es domāju, kā šitādu mūziku taisa. Okay. Kas bija tava pirmā dziesma, par ko tiešām bija lepns, ka tu vari teikt, es to uztaisīju? Pirmais es izmēju diezgan saņautājis, un man liekas, pirmo, kas man rīktīgi patika, es uztaisīju, man liekas, ka bija 16 gadi, tas 2006. Gadā kaut kas tāds. Kad sapratu, es šito varētu darīt, un tad, protams, vissmieklīgākais jau, protams, ir to, kad man pienāk kaut kādi 19 gadi, un es klausos savus darbus, tik labi, tik labāk nevar uztaisīt, un tāpēc kaut kādiem 5-6 gadiem klausies tos, liekas smieklīgi. Tas ir attīstība, kas nekad neapstājās. Jā. Kādā parasti uzsākas dziesma no teksta, melodijas vai idejas? Nav viens veids, visi šitie veidi, ko tu nosauc. Dažreiz no vārdiem, piemēram, Sarkanie lukturi, man liekas, sākās no vārdiem sākumā, un tad es izdomāju, ka tas būs disco beats. Tad es uztaisu beatu, un tad izdomāju kaut kādu vārdus pie tā, vai arī nav viens veids, tas katru reizi citādāk. Okay. Vai ir kāda dziesma, ko klausītāji pārprot? Ko klausītāji pārprot? Jā. Ir dziesmas, kurā ir tāds ļoti dziļš sarkasms, un tur dažreiz nevar saprast, vai es to domāju nopietni vai nē. Ir visādas, man grūti pateikt, protams,
ļoti daudzi, nevis daudz uzķērās, bet pietiekami daudz, lai mani atlaistu no 25. vidusskolas. Tas bija tas cukura barons, kad tur nesaprati laikam sarkasmu. Man gribēja iestāstīt, ka es tur propagandēju narkotiku lietošanu, bet es vienkārši runāju par savu cukura atkarību, ar ko veiksmīgi izdodas cīnīties tagad. Labi. Un runājot par tieši humoru dziesmās un sarkums, cik daudz mūzikā ir tavā mūzikā tieši humors un cik tieši tā dziļš teksts? Ir tas kā teiciens, ka patiesība ir katrā jokā. Bieži vien dziļākas patiesības var būt kaut kādos pilnīgi joka dziesmās. Protams, nopietnākas dziesmas, kur humors, es nezinu, man, protams, patīk piedurties ik pa laikam, bet, protams, tie antiņi, pantiņi, tur ir ļoti daudz dziesmas, kas ir ļoti smagām tēmām, un tas galīgi nav humors un galīgi nav priekš visiem domāts. Jā. Un kā skaties uz mākslīgā intelekta izmantošanu mūzikā? Es domāju, ka pilnīgi bezjēdzīgi un degradējoši. Tas ir ļoti garš temats, bet ko par to var teikt, kad es cīnos pret AI mūziku, jau pirms vēl vispār tāds koncepts vispār eksistēja. Teiksim tā, kad nozog no viena mākslinieka, tas ir plaģiātisms un tev ir iesūdzēt tiesā, bet kad nozog visiem māksliniekiem, tas ir AI mūzika. Arī, cik es sapratu, arī uz manu mūziku ir trenēts AI mūzika. Par laimi viņi pieļāva vienu milzīgu kļūdu, kas ilgtermiņā, es domāju, ka neatmaksāsies. Ir tas, kad viņi ir trenējuši uz ļoti sliktas kvalitātes MP3 failiem, un viss, kas tiek ģenerēts, viņiem ir tādi tā kā artefakti. Var noteikt, ka tas ir AI taisīts. Ko vēl par to var pateikt? AI, protams, nekad neuztaisīs neko jaunu. Tas ir vienkārši kaut kāds mikslis no iepriekšējā. Tā varētu teikt. Kāds ir lielākais mīts par tevi? Mīts par mani? Nezinu. Es nezinu, kāda mīti ir par mani, tāpēc nezinu, kuri nav patiesi. Ir kaut kādi gan jau. Es nezinu, ka tas tev jāprasa, kas ir kāda mīti klīst apkārt, un tas var pateikt, vai tāda ir, vai tāda nav. Tad iesim uz nākošo jautājumu. Kas tev visvairāk motivēja radīt jaunas dziesmas? Pats process jau ir tāds rada gandarījumu, kad kādreiz pašā sākumā, kad 16 gadi, es nevarēju sagaidīt, kad es tur pabeigšu un es ielikšu iekšā draugiem LV mūzikas sadaļā. Tad tur bija tādi pilns ar puspabeigtiem darbiem. Tad tagad es esmu aizgājis otrā galējībā, ka es tur vienkārši tajā procesā tik ilgi esmu, kad dažreiz tur gadiem ilgi vienkārši nelaižu ārā. Tagad tā AI mūzikas arī es īstenībā, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc es nelaižu ārā, jo es negribu, lai uz tā tiek trenēts algoritms. Es domāju kaut kādu citu veidu, kā laist mūziku ārā. Kā tu tiec galā ar kritiku? Nezinu. Es izgāju cauri tiem 371 rap batliem, kad man tur visi iespējami man kritizēja un kaut ko dirsi virsū. Tāpēc man pēc tā pīlēja ūdens, es diezgan norūdījies. Man vienmēr ir kaut kādi ar kritiku un ar kaut kādiem uzbrukumiem. Tas tik daudz esmu darbojies, nezinu. Kas tev mīļākā latviešu dziesma?
Jā, šitais ir labs jautājums, man bišķi jāpadomā. Tā. Pagad man jāatcerās. Tieši man sestdien bija viens DJ sets, kur vajadzēja tik daudz latviešu mūziku spēlēt, un man bija kaut kāda, ko es tieši iedomājos, kas ir labākā latviešu dziesma. Ja man no tevis būtu jāmin, man liktos, ka tev patīk mīļākā Kurdzāņu ugunskurs. Tā ir laba noteikti, bet es neteiktu, ka tā ir labākā. Atļauj man bišķi padomāt. Tā. Labākā latviešu dziesma. Man pirmais, kas nāca prātā, ir Haralda Sīmaņa Ezers. Noteikti no Imanta Kalniņa varētu minēt dziesmu, ar ko tu sāksies. Tā, kas mums vēl no tādiem lielajām dziesmām. Šitais te man prātā nāk vēl Goran Gora Control. Tas ir angļu valodā, bet tā ir tehniski latviešu dziesma. Jā, okay. Labi. Kas ir mīļākais koncerts, kurā tas uzstājies? Mīļākais koncerts? Pirmais, kas man tikai ienāca prātā, bija šitā Carnikavā. Carnikavā bija tāds koncerts, kā to vietu sauc, es nezinu, bet sāk gāzt rītīgu lietus gāzi, un tad un tieši bija dziesma Ārā reinīgs laiks, tas drum and bass, viņš uzlika to. Un tad tie visi cilvēki izlīda bija paslēpušies zem koka, un tad viņi izlīda ārā, un tad viņi dejoja lietu, un tas bija forši. Ja tu varētu sadarboties ar kādu mākslinieku, kurš tas būtu, un radīt dziesmu? No latviešu vai vispār? Bonobo, šitais te Damon Albarn no Gorillaz. To varētu. Kas man vēl patīk. Ar Eminemu būtu sveiklīgi. Jā. Vai ir bijis brīdis, kad tu gribēji visam mest mieru? Mūzikai? Jā. Beigt radīt mūziku vienkārši. Nē. Es esmu noteikti pauzītes paņēmis lielākas un vienkārši kaut ko citu padarījis, jo, tam, ko es daru, tur bišķi vajag arī kaut kādu dzīves pieredzi, kaut kādu, lai ir par ko rakstīt. Nevar tā, ka visu laiku tur vajag bišķi ausis atpūtināt prātu no tām dziesmām. Tad, tas ir viens no labākiem procesiem, ja iestrēgs pie kādas dziesmas, tad, kādu nedēļu, divas no viņas paņem pauzi, tad aizies svaigām ausīm paklausīties, tad viss uzreiz skaidrs paliek, kur kas. Tu gribētu, lai tā mūziku atcerās pēc 20 gadiem un vairāk? Tieši tas ir tas, uz ko es vairāk eju. Es pat eju tālāk. Es domāju, ka ir 100 un vairāk gadu uz priekšu. Tāpēc gājieni, ko es daru, nav tēmēti īsti tagad, lai tagad izsistos tur ārā. Tāpēc daudziem tāds mīts, redz, tieši pēc meitiem, kad es tur gribu kaut ko tur super populārs tagad būt. Labi, ka tas tagad arī kaut kāda atpazīstamība ir, bet es skatos vairāk uz ilgtermiņu. Ir dziesmas, ko, tāpēc es pārtaisu arī, jo es skatos uz to, ka lai arī pēc 50 un 100 gadiem viņas labi skanētu. Ja sevi tagad satiktu, ka tev bija 18, kādu padomu sev dot? Pārdot gaming PC un sāc ātrāk taisīt muzonu. Tā. Tur es nočakarēju kādus, 8 gadus uz kaut kādām visādām video spēlēm. 24 gadu vecumā pārdevu gaming PC.
nopirku MacBook Pro, un tad, lai es nespēlētu vairāk tās video spēles, un tad arī kaut kāds progress sākās. Jo, kā kapteinis Reinis, sākos no 2017. gada, kad man bija 27, bet pirmais hīts bija tas vienaldzības, kas bija Agnesei Rakovskai, tas bija 2016. gadā. Tas nebūtu iespējams, ja es turpinātu tur gameot visu laiku. Tā. Okay. Ja tev būtu jāizvēlas viena dziesma no savām, kura skanētu katru reizi, kad tu iet telpā, kura tā būtu? Okay. Jāpadomā. Ārā reinīgs laiks. es domāju šodien. Okay. Ir kāds smieklīgs atgadījums, kas ir tev noticis koncertā tieši? Smieklīgs atgadījums no koncerta? Jā, te arī bišķi jāpadomā. Tad jāiziet cauri kaut kādiem koncertiem. Nezinu, smieklīgākie koncerti laikam ir tad, kad es dažreiz atstāju kaut kādu brīvu vietu improvizācijai, un tad, ja improvizējot kaut kas smieklīgs, iznāk ārā kaut kāda frāze, varbūt. Jo, piemēram, priekš rēsnajiem putniem tas cip, cip, mazi kaka, cip, cip, tas radās koncertu laikā, man liekas, tieši kaut kā Jāņos, laikam, uzstājoties. Pēkšņi uz vietas radās tas joks, un tad tā viņš radās. Ir vairākām dziesmām ir kaut kādas lietas, kas radušās uz vietas. Tas, laikam, būtu tāds smieklīgākais. Bet paigi tik grūti pateikt, kaut kas tāds. Okay, vai ir kāda dziesma, kur tev ir apnicis izpildīt, bet publika vienmēr pieprasa? Te paši iešopini zvanus, loģiski. Tas jau tāds man, tāpēc es sarakstīju vairāk vārdus, lai būtu interesantāk, vismaz kaut kāds actions ir, kad es tagad viņu beidzot esmu iemācījies, ka tagad vismaz ar jauniem vārdiem var bez problēmām atskaņot, un kas man bija, es viņu pagājušajā koncertā, es atceros, man kaut kas no skatītājiem deva savu telefonu, lai es filmēju laikam, un es vienlaicīgi ņemot viņu telefonu varēju dziedāt to tekstu, tad tas nozīmē, ka ir nosēdies teksts. Vai tu sevi uzskati par underground reperi vai jau augstāk par to? Es nesauktu savu par reperi īsti, man tas vārds ļoti nepatīk. Bet underground dziedātājs, īsti jau vairs nē. Ja tu tā kā mainstream cilvēki zina, tad jau vairs nav undergrounds. Undergrounds es biju līdz 2024. gadam, pirms TV šovos parādījos. Vēl tur tā 2023. gadā, kad bija tā milzīta Ilzīte, un tas tur, tad jau bišku kaut kāda atpazīstamība bija, un tā. Bet jā, tagad diez vai, ka es būtu sev uzskatīt par underground. Okay. Vai tu sevi uzskati par dziedātāju, artistu vai arī DJu? Vai arī tu sevi uzskati vienkārši miksēts kaut kas tāds? Nē, es pirmkārt esmu mūziķis, komponists, dziesmu autors. Tas vienkārši nav DJs, es nezinu, tas ir glorificēts lejerkastnieks. Man pēdējās dienās un tas vārds lejerkastnieks man bija Šubertam dziesma lejerkastnieks, un tas tāds ļoti depresīva dziesma par tad, zini, kas ir lejerkaste?
Nav nejausmas. Layer kaste ir tāds, kaste ar tādu grozāmo tādu kloķi, un kamēr viņu groza, tikmēr skan dziesma. Tas sanāk, layer kastnieks, viņš nav ne sarakstījis to dziesmu, ne viņš viņu izpilda, labi, mūsdienās tu nospied vispār play pogu, un tad viņi skan, un tad toreiz tev vismaz bija jāgriež motors, lai viņi darbotos. Protams, tur ir visādi skili, tur tev jāzina dziesmas, tur tonalitātes, ritmi, ātrumi, jāizdomā, kurā brīdī notiek pārējais, bet tas ir tāds bišķi glorificēts layerkastnieks. Noteikti vairāk, vairāk gribētos būt komponists, es droši vien to vairāk. Tā, kad es pabeigšu Kapteiņa Reņa materiālu, man plānāja kaut kādu 4-5 albumu, lai ir, tad es bišķi kaut ko lielākās formās gribētu tur teātrim, varbūt gribētu tas vienu kaut kādu simfoniju vismaz sarakstīt, vienu grāmatu, ja tu dzīvē vienu grāmatu, es sarakstīšu vienu simfoniju, tad jau ir labi. Tu gribētu Kapteiņa Reņa kori? Dziesmu svētkos varētu kādu dienu arī. Es domāju, ka varētu dziesmu svētkos kādreiz. Koris, koris un orķestris, jo tur tās dziesmās tāpatās ir ļoti daudz balsības un kaut kādi pūšamie instrumenti, stīgas. Tur jau es esmu ar tādu domu jau taisījis tās dziesmas, lai kādu dienu viņi varētu izpildīt, ir kaut kāda lielāka sastāva. Labi, tad paldies, arī būs viss, paldies, skatījās video. Čau, paldies, Reini. Čau.